Pirms un pēc stomas maisiņa nomaiņas ar ziepēm un ūdeni kārtīgi nomazgājiet rokas, vismaz 20 sekundes ilgi. Nomazgājiet arī delnu virspuses, pirkstu starpas un nagus. Kārtīgi noskalojiet rokas tekošā ūdenī un nosusiniet tās. Pēc izvēles varat lietot higiēniskos cimdus. Pirms uzsākat stomas maisiņa nomaiņu, pārliecinieties, ka jums ir viss nepieciešamais – šķēres, marķieris, mazgāšanas piedarumi, salvetes slaucīšanai, trafarets stomas diametra nomērīšanai, siona salvetes adhezīva noņemšanai, siona salvetes aizsargkārtas veidošanai, aerosols esenta adhezīva noņemšanai, aerosols esenta aizsargkārtas veidošanai, stomahesiv adhezīvais pūderis, stomahesiv ādu aizsargājošā pasta, presenta peristomālo ādu aizsargājošs gels, šaurā josta kombihesiv 2S un platā josta stomasafe, stomas pamatne un maisiņš un citi aksesuāri pēc vajadzības. Pirms pamatnes noņemšanas uz pamatnes ārējās malas izsmidziniet aerosolu esenta adhezīva noņemšanai. Ļaujiet tam iedarboties. Tas šķīdinās līmvielas un pamatnes noņemšana būs vieglāka un mazāk traumatiska ādai. Ar vienu roku pieturiet ādu virs pamatnes, ar otru roku maigi un lēnām noņemiet pamatni. Uz ādas palikušās līmvielas notīriet ar siona salvetēm adhezīva noņemšanai. Tās ne tikai šķīdinās un noņems adhezīva paliekas, bet arī mīkstinās ādu. Ādu ap stomu sauc par peristomālo ādu. Ādai ap stomu ir jābūt kā citur uz vēdera bez bojājumiem un apsārtuma. Pēc pamatnes noņemšanas peristomālā āda var būt nedaudz apsārtusi, bet tas ir normāli un apsārtums ātri pāriet. Pēc vecās pamatnes noņemšanas mazgājiet ādu ar siltu ūdeni vai izmantojiet presenta ādu attīrošās putas. Ja uz stomas gļotādas parādās asins piliens, par to nav jāuztraucas. Tā mēdz notikt. Maigi nosusiniet ādu un ļaujiet tai nožūt 2 līdz 3 minūtes. Ādai ap stomu jābūt tīrai, sausai un tā nedrīkst būt taukaina. Ja āda ir bojāta, lietojiet dziedējošos līdzekļus. Par to lietošanu skatieties video bojātas peristomālās ādas aprūpe. Ja jums uz peristomālās ādas ir apmatojums, noskujiet to. Sagatavojiet ādu pamatnes pielīmēšanai ar siona salvetēm aizsargkārtas veidošanai. Atveriet iepakojumu un ar punktveida pieskārieniem apstrādājiet peristomālo ādu. Ļaujiet nožūt vismaz 30 sekundes. Tās aizsargās ādu un veicinās pamatnes pielipšanu. Stomas ir dažādās formās un ar dažādu diametru. Ar trafareta palīdzību izmēriet stomas diametru. Atcerieties, ka pēc operācijas aptuveni 6 nedēļu laikā stomas diametrs var mainīties. Pēc operācijas laikā mēriet stomu katrā pamatnes nomaiņas reizē. Piemeklējiet diametru, lai starp stomu un atveri būtu 2 līdz 3 mm sprauga. Pamatnes atverei jāatkārto stomas kontūra un pamatnei ir jānosedz peristomālā āda. Pārzīmējiet uz pamatnes izgriežamo diametru, zīmējiet uz tās puses, kur ir noņemamais pauspapīrs. Ar šķērēm izgrieziet pamatnē atveri pa uzzīmētās kontūras ārējo malu. Atcerieties, ka precīza atveres izgriešana ir svarīga, lai izvairītos no noplūdēm un lai pasargātu peristomālo ādu no bojājumiem. Kad esat izgriezuši pamatnē atveri, ar pirkstu noguldiniet iekšējo malu. Iegriež pauspapīru 2 vietās, lai atvieglotu tā noņemšanu. Lai uzliktu pamatni, noņemiet no pamatnes pauspapīru. Lietojiet stomahesiv ādu aizsargājošo pastu
Uzspiediet to gredzenveidā tieši uz ādas ap stomu vai uz pamatnes līpošās daļas pa atveres perimetru. 1 minūti ļaujiet izgarot spirtam, lai pasta nekairinātu ādu. Tūbiņu uzreiz cieši aizveriet. Stomahesiva ādu aizsargājošā pasta hermētiski aizpildīs spraugas starp pamatnes atveri un stomu. Stomahesiva ādu aizsargājošā pasta ir ne tikai hermētiķis, bet arī kroku pildviela. Ja uz ādas ir izveidojusies kroka vai iedobe, aizpildiet to ar pastu, lai iegūtu līdzenu virsmu. Pielīmējiet pamatni uz sagatavotās ādas, maigi, bet gana stingri piespiediet un paturiet, lai tā labi pieliptu. Noņemiet atlikušo pauspapīru, izlīdziniet un piespiediet pamatni pie ādas. Ķermeņa siltums veicina pamatnes pielipšanu. Ar mitru pirkstu vai mitru vates kociņu izlīdziniet virspusē izspiedušos pastu. Pasta kā hermētiķis neļaus stomas saturam nokļūt zem pamatnes. Aizveriet maisiņa izleju pirms likšanas uz pamatnes un uzlieciet drošības vāciņu. Ja pēc operācijas vēders vēl ir jutīgs un uzspiediens nepatīkams, ieziediet maisiņa un pamatnes savienošanas gredzenu ar vazelīnu vai uzpiliniet stomodoru pilienus, lai atvieglotu to savienošanu. Maisiņu ar pamatni savieno sākot ar lejas daļu. Ar pirkstiem uzspiediet, lai maisiņu savienotu ar pamatni. Virziet pirkstus uz augšu, jūs jutīsiet un dzirdēsiet klikšķus, kas liecina, ka maisiņš ir uzlikts. Viegli pavelkot maisiņu, pārliecinieties, ka tas ir kārtīgi uzlikts. Lietojiet jostu Kombihesiv 2S. Tā noturēs pamatni vietā un atslogos maisiņa svaru. Aizāķējiet jostas āķīšus aiz maisiņa austiņām, kas atrodas uz gredzena malām. Lai maisiņš būtu nemanāms zem apģērba, izmantojiet stoma seifu jostu. Iztukšojiet urostomas maisiņu, izleju atstājot atvērtu. Stomas maisiņu iepakojumā atradīsiet adapteri. Ar tā palīdzību savienojiet urostomas maisiņa izleju ar nakts maisa konusveida savienotāju. Urīns no urostomas maisiņa aizplūst nakts maisā, un jums naktī nav jāceļas, lai to iztukšotu. Pārliecinieties, ka nakts maisa izleja ir aizvērta. No rīta pirms nakts maisa noņemšanas ar klemmes palīdzību noslēdziet nakts maisa izleju, lai izvairītos no nejaušas noplūdes. Noņemiet adapteri no urostomas maisiņa un to aizveriet. Nakts maisu iztukšojiet un izskalojiet. Maisiņus nomaina pēc vajadzības, bet ne retāk kā 1 reizi dienā. Divdaļīgās sistēmas maisiņu noņemiet no pamatnes, ar 1 roku pieturot pamatni, ar 2 roku pavelciet maisiņa augšējo daļu nost no pamatnes gredzena virzienā uz leju.